Vācijas auto izsolē laimējām šo E91. Un šajā video es jums parādīšu, kā es viņu mēģinu sataisīt un pārdot ar peļņu. Tad, pirmā lieta mēs ķeramies klāt pie numuru salīdzināšanas, jo jāizmanto iespēju brauciens uz Kuldīgu. Tad, laižam. Un varbūt izmēģināsim veiksmi un iet uzreiz pa taisno apskatu, neko neskratoties. Redzēsim, varbūt mums paveiksies. Kopumā liekas viss kārtībā, nekas negrab. Viss braucās, kas man vienmēr paticies, šiem dīzeļiem ir patēriņš. Vienkārši pa šosē rāda vidējo 5 litri. Tas ir ļoti patīkami pie šīm cenām, kas tagad noteikās. Tas ir dīnumaini labi, bet kopumā nekas negrab. Radio strādā, mums ir arī navigācija, kas strādā. Plāža, kurām ir arī iet. Tad, braucam uz Kuldīgu, reģistrēt. Manuprāt, sāk veikties, jo tieši pie numuru salīdzināšanas man jau zvanīja un prasīja, vai šis BMW ir pieejams un vēlētos iegādāties. Tāpēc vēl nereģistrēsim un neiesim apskatu, mēs uztaisījām tikai numuru salīdzināšanu un braucam apkārt uz Skronu. Tad klients apskatīja, viņam patika, un tagad mēs iebrauksim iekšā un apskatīsimies rītošo daļu, lai varētu rītdien arī aizbraukt uz apskati, jo viņš teica, ka viņš gribot ar visu apskati, un tad mēs vienkārši aizbrauksim, uztaisīsim apskati un piereģistrēsim uzreiz. Ir arī, kā lai saka, tāda opcija, kad mēs vienkārši izdarām pilnībā visu. Jūs vienkārši samaksājat naudu, mēs uztaisam pavadzījumu vispārējo un jūs saņemat transporta līdzekli ar numuriem, reģistrēt uz jūsu vārdu ar jaunu tehnisko apskati. Tā kā braucam uz pacēlāju un skatāmies, vai mums kaut kas jālabo. Atceramies to, ka šim auto vispār nekas nav darīts, un viņš visu laiku stāvēja skrundā, placī. Tā kā mums uzradās klients, tad ceļam augšā. Pirmo reizi. Tad skatāmies, kas mums šeit ir. Atspēris. Tās ir vesels. Izkustināja riteņus, tie nekustās, mums ir labi bremžu diski ar vēl labiem klučiem. Jums radīties tālāk. Otrajā pusē tieši tas pats. Un nesprūst suporti. Aizmugurē izskatās nesen uzlikt jauni bremžu diski. Un kluči arī vēl ir. Tas ir viss kārtībā. Atcitējam viss labi. Un šeit arī tās viss labi izkustināja kārtīgi ar spēku un ceļam augšā. Kas tad mums atrodas apakšā? Tā. Mums nav nekādas beigās noplūdes. Kaut kāda neliela noplūda ir. Redzam, ka kaut kāda. Bet tā kopumā šeit viss izskatās labi. Kas mums šeit ir noeļojies no kurienes? Diezin. Šeit mums ir problēma ar to, ka jātrūsies vaļā aizsargs. Un izskatās, ka nav reduktora kaut kur eļi nākt. Nevar saprast. Šitas man te mulsina. Kas tas ir?
Tas pat neliekās. Tā ir kaut kāda zāpe, tā ir. Kaut kas te ilgtermiņā. Kaut kāds ūdens. Nu, katrā ziņā ar šo it kā apskatu var iziet, bet mēs pieteiksim jaunajam saimniekam to, ka šeit ir kaut kāda noplūda veidojosies. Mēs notīrīsim viņu. Un tad, lai viņš vienkārši pasako tam līdzi, mums arī pieliekams āķis. Tad nu šādi izskatās auto no Vācijas. Pārbaudīsim vēl. Šeit ir jūtama brīvkustība atsaitē. Izskatās, ka mums labā atsaite jāmaina. Jā, šīs lielās var tikai pārbaudīt ar lauznīti, pabāžot šeit apakšā. Priekšā apskats pagaidām izskatās, ka tā mums ir atsaite. Viena atsaitīta, tā mums jāuzsūta. Viss pārējais labi. Atsaita un šīs atrūcējas vienkārši vaļā, korodējas. Kā arī iziesim cauri šeit pār būsītēm ar lauzni, lai pārliecinātos. Parasti viņiem šīs peldošās uzreiz pārbaudīsim. Droši vien šis super neprofesionāli izskatās, bet liekas, ka nevar saprast. Ja viņas ir, tad viņas uzreiz jūt, bet šīs īsti nejūt. Es vienkārši neesmu savu pacēlāju, man nav īstie instrumenti, bet apmēram domu jūs sapratāt, kā mēs izējām cauri ritošai daļai un pārbaudam auto, lai mēs varētu doties tālāk uz tehnisko apskati. Tad, nu, pārbaudīsim vēl kārtīgāk, aiziešu pēc saviem instrumentiem, bet mēs jau redzam to, kad mums ir vajadzīga viena atsaitīta. Tad, kas mums šeit darās? Kur mums te tā noplūda? Viss izskatās diezgan ok. Tas mums būs tālāk noteikti. Nu jā, tā noplūda kaut kur viņa ir bijusi, bet viss kopumā izskatās diezgan sauss. Lai neteikt, priekš BMW šis vispār ir izcili. Parasti viņi ir tā noeļojušies, tā kā nāvis. Šeit varam redzēt nedaudz zem eļu filtru, bet tā ir normāla parādība. Tad no ko? Izskatās, ka šis varētu būt jackpots, jo mums jānomaina tikai viena atsaita. Pārbaudīsim vēl luksura augstumus un bremzštends mums ir aizņemts ar halkvāģi, bet vispārējais reāli jāgaida rītdien no rīta, kad būs atsaita. Varēsim braukt uz apskati, reģistrēt priekš jaunā īpašnieka.
Tad, ja jums kādreiz interesē, ko tad mēs skatāmies šeit, tad mēs regulējam lukturus. Vienkārši tur ir tāda horizontāla līnija, es nezinu, vai kamerā īsti redzēt. Un tam staram ir jāatbilst pret to raustīto līniju. Un šeit ar šļūvītes palīdzību mēs redzam, ka varam kontrolēt to augstumu. Šīs lukturs mums bija nedaudz pa augstu un apmēram šādi ir jābūt. Šis mums ir super ciet. Bet, nu jā. Un šeit ar šo skrūvgriezi, šeit mēs viņu regulējam. Pēc tam mums arī jānoregulē miglas ir. Viņiem arī tieši tāpatās regulējās. Tad pieslēgšu. Skatāmies miglām. Viņām stārs nebūs lausts, bet vienkārši taisns. Redzam, pilnībā taisns. Ar abiem iepriekšējiem parastajām dienas gaitas lukturiem ir jābūt ar ielaustu līniju. Man grūti saprast, vai var redzēt caur kameru, bet nu jā. Šis mums ir labs. Skatāmies otru. Un otrs mums arī labs. Vienīgais, kas bija jāizlabo, bija šī lampa, kas bija nedaudz pa augstu. Skatāmies, kas mums ir aizmugurē. Aizmugurē visi lēdi deg. Un numuru apgaismojums. Bagažnieks varās. Mums vēl jāizslēdz atpakaļgaita un migla atpakaļgaitā. Skatāmies, migla mums iet un atpakaļgaita arī mums deg. Tādēļ ieslēgsim avārijas gaismas. Un pagriezieni arī mums deg smuki. Galvenais ir, ja ir parastās lampiņas, ko cilvēki bieži neizdara vai neievēro, viņi vai nu sajauc, vai nu ieliek baltās, vai nu vienkārši ignorē to, kad viņi nedaudz nodrupusi. Un ja viņi ir pārāk balta, tu nevarēsi iziet apskatu un viņi tev būs jānomaina, jo tas apalks, tas viņai riņķī ir, viņš ir vienkārši sadrups un tas ir jāmaina. Tad nu viss spuldzīts un lampiņas mums deg. Kas mums vēl priekš apskats ir vajadzīgs? Aiztaisīsim ciet. Vai mums iet? Logu mazgājamais. Jā, tas mums iet. Tauri mums iet. Un tad atliek tikai saspraust visas jostas un gaidām, kad mums no rīta būs atsaite. Nomainīsim to un laižam uz apskati. Nākamās dienas rīts un mums klāt jaunā atsaitīta. Liekam virsū. Kā redzam, esam ārā laukā, jo visi pacēlā ir aizņemti un ātri uz Dankrotu samainīsim atsaitīt. Tad izskatās, ka mums būs problēmas ielikt šo apakšējo vietā, jo, kā jau zinām, kad šis arī ir galvenais stabilizatora stieņu, stabilizators atsaites uzdevums, stabilizēt to mašīnu. Ja vienas mašīnas ir jau paceļās augšā, tad viņš tikai velk otru līdzi. Un tād viņš nevarēja pavilkt, jo mums tā atsaite, es viņu vakardienas pacēlāju, bija noņēmis. Tad un liksim apakaļ riteni. Izvirzīsim stūri, lai varam ielikt apakaļ vietā un tad pievilksim. Esam uzķēruši vītni, varam laist apakaļ augšā. Redzam,
Jaunā atsaite ir vietā. Liekam visu atpakaļ un laižam uz apšati. Vēlams vienmēr pievilkt ar ņūtonmetru atslēgu riteņus, jo tajā brīdī, kad tev būs jānoņem ritenis uz ceļa, un ja tu viņu būs pārvilcis, pirms tam tu viņu vienkārši ar parasto to zvaigžņu atslēgu nevarēsi atvilkt. Bet, protams, daudz meistari ņem uz pieredzīt, un es jau arī apmēram zinu, cik daudz ir katram modelim jāpievelk. Tad viss ir izdarīts, uztaisījām pavadzījumu numuriem. Varam droši braukt uz CZD. Pagaidām viss izskatās forši, kā no auto tirgotāja puses. Tad tu vienkārši nopērc. Paskaties, tur rītošajā daļā ir viena atsaitīta jānomaina. Un viss, un tu pārdod tā mašīnu cilvēkam. Bet šādi gadījumi ir ļoti rēti. Pēdējā laikā man šādi gadījumi ir viena no 5 mašīnām. Bet šis ir BMW ar 2-litrīgo dīzelīti un tādā virzienā es gribu iet. Un izskatās, ka pirmais būs ar peļņu. Tā kā man tā šeit mums viss un liek iet tajā virzienā. Tad braucam uz CZD. Ja mums apskatē būs viss kārtībā, tad jūs zināt to virzienu, kādā es eju. Veikuši reģistrāciju veiksmīgi un mums ir šādi numuri. Tagad mums atliek gaidīt apmēram kaut 10 minūtes, kamēr sāksies Odsta polise. Tikmēr uzliksim jaunos numurus. Un reģistrācija ar visiem nodokļiem izmaksāja 231,77. Kā arī beigās, protams, sajauksim visu kopā un cik mēs nopelnām, kādi ir izdevumi un ar ko būtu jārēķinās. Tad Odsta polise mums ir stājusies spēkā. Paņēmām numuriņu un apšķirt maksā 36,95 €. Braucam iekšā. Nākamais numuriņš uzreiz ir mūsējais. Tad ko? Viss veiksmīgi un mums ir apskate uz gadu. Braucam atpakaļ uz Škrundu un nododam auto jaunam īpašniekam. Apakaļ Škrundā un auto gaida veiksmīgi savu jauno īpašnieku. Kā arī dodamies skatīties, cik mums ir bijuši izmaksas un cik mēs esam nopelnījuši. Tad izmaksas šim E91 pats auto mums izmaksāja 2186 €. Kopā ar visām komisijām mums sanāca 2665 €. Tad mums bija atvešana. Mēs paši bijām tam auto pakaļ un atvedām kopā 3 auto, bet izdalot to visu summu uz 3, šim auto sanāk 629 €. Tālāk mēs veicām numuru salīdzināšanu, kas izmaksāja 22 €. Pēc tam mēs servisā redzējām to, ka mums vajag nomainīt atsaiti, kas bija 27 €. Tad no reģistrācija numuri 231 € un 77 centi. Tad, lai mēs ietu apšat, mums bija jāapdrošina uz 1 mēnesi apdrošināšanu šim cilvēkam izmaksāja 22 €. Tad mēs spiežam tehniskās apskats pogu, kas izmaksā 36 € un 95 centi. Un, protams, visam šim kopā mums vēl bija vajadzīga degviela. Mēs ielējām degvielu par 25 €. Tad viss šis kopsumā mums izmaksāja 3631 €. Un auto pārdošanas cena bija 4800 €. Kas tad mums paliek kabatā? 1168 €. Izklausās labi, ne? Pēc 5 stundu darba nopelnīt gan 1200 €. Cik tas sanāk? 240 € stundā. Bet ar to viss nebeidzās. Tā kā esmu uzņēmums, tad nomaksājot PVN no šīs summas mums paliek 922 €. Bet vēl joprojām es nevaru aiziet uz veikalu un vienkārši nopirkt karbonādu ar to naudu. Man vēl ir jāsamaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas ir 25,5% apmērā. Tad no šiem 922 € mums paliek pāri 687 €. Tad no šo naudu mierīgi es varu aiziet uz restorānu un pasūtīt pīcu. Kā arī beigās
Mums ir apmierināts klients un viņš atstāja savu atsauksmi. BMW priekš manis vispār ir kaut kas jauns, kaut kas nepamēģināts. Tāpēc paldies Artūram par tādu iespēju. Tad izvēlamies savus nākamos auto droši un tiekamies nākamajā video.